Jaunjelgavā dažādu ar mežiem saistītu reformu sekas redzams kā uz Delnas. No nākamā gada tukšs paliks vēl viena ēka. Šoreiz valsts meža dienesta optimizācijā tiek likvidētas mežniecības, bet to vietā līdzinējo rajonu centros izveidoti 29 biroji. Optimizācijas rezultātā visā Latvijā darbu zaudēs ap 100 mežnieku, bet, piemēram, mežu īpašniekiem no Neredes, Kokneses vai Jaunjelgavas novadiem iesniegt atskaites, saņemt tā saucamo ciršanas biļeti vai konsultēties ar mežsargu būs jādodas uz aizkraukli. Jā, man jābrauc, teiksim, 30-40 km tur un tā atpakaļ. Man jāpārdomā, vai tas vajadzīgs, vai es to varu. Vienkārši mēs esam kā parasti nostādīti faktu priekšā. Kā ir, tā ir. Un izlem kaut kur augšā, kabinetos, kuriem vispār nekādas saskaras varbūt nav ar mežu, bet, Reformu ieviesēji Zemkopības ministrija skaidro, ka neizmainot darba organizāciju, sekmīgam darbam finansējums esot pārāk mazs, bet bažām nesot pamata. Pakalpojumu pieejamība, tas ir viens no prioritāriem jautājumiem. Un arī valsts meža dienests pašlaik konsultējas ar pašvaldībām, lai nodrošinātu šo pieejamību arī noteiktos laikos pašvaldībās. Līdz ar pārmaiņām mežsargu vietā stāsies mežziņi, kuriem pieaugs apsekojumā teritorija, nedaudz tiks palielināts atalgojums un piešķirts dienesta auto. Pieaugs arī atbildība, un tās dara bažīgus gan mežu īpašniekus, gan pašreizējo mežniecību darbiniekus. Šobrīd šī atbildība būs no pašiem mežsargiem. Tātad viņš pieņems lēmumu, pats parakstīs ciršanas apliecinājumus un atbildēs arī par to, ko viņš tur ir sastrādājis. Latvijas Lauksaimniecības Universitātes meža fakultātes dekāns piekrīt, optimizācija bija nepieciešama. Bet, manuprāt, kad būtu vajadzīgas izmaiņas plašākas meža likumā, jo faktiski jautājums ir par to, kādas atskaites vai kādiem iesniegumiem ir vieta un kādiem nav. Un te es gribētu teikt tā, ka šajā ziņā ir iespējams ievērojami mazināt birokrātiju. Līdz šim visā Latvijā darbojās 77 mežniecības. Sandra Leitāna, Andris Pāns, TV Spektrs.